Sievietes kreatīna efektu arī, es domāju, izjutīs vairāk kā vīrieši. Tieši enerģijas ziņā. Jo vīrieši parasti vairāk nodarbojas ar tādu fizisku sportu, svaru cilāšanu. Tā kā vīriešiem parasti tā enerģija ir vairāk. Un sievietes atkal parasti mazāk cilās svarus, viņiem mazāk muskuļu masa, viņiem enerģija ir mazāk. Tā kā sievietes parasti kreatīna plusus, arī cik mums ir atsauksmes no klientiem, sievietes izsakās tur 10 reizes labāk par kreatīnu. Bet sievietes parasti vispār vairāk pozitīvas atsauksmes dod nekā vīrieši. Vīrietis uzliek īkšķīt. Čotkvis, ja. Sievietes uzraksta mums tur 5 rindiņas. Tā kā jā, ja tu esi sieviete, vēl neesi iztestējusi kreatīnu iztestēm, vienīgi ar ko ir jārēķinās sievietēm, būs uzreiz neliels svaru pieaugums. Tā kā tas, ka tu no kreatīna pienāk kilograms vai tur 2 nedēļā, tie nav tur nekādi tauki. Vai muskuļi. Tie arī nav nekādi muskuļi. Jā, to vienkārši muskuļos sadzinās ūdens bišķiņu vairāk. Tā kā tu varbūt izskatās, jā, tev ir kilograms klāt, muskuļi klāt kilograms. Tīsimā tas vienkārši ūdens muskuļos, kad tu kreatīnu beigs lietot, tas kilograms to uzreiz arī noies nost. Vai pārtraukumu no kreatīna?